Es vienmēr esmu teicis, ka konsultants ir atbildīgs par to, lai klients pieņem pareizos lēmumus. Un labs biznesa konsultants ir tas, kas panāk to, ka klients pieņem pareizos lēmumus. Viens milzīgs izaicinājums ir efektivitāte. Efektivitāte gan pašā Rīgas pašvaldībā, gan arī mūsu kapitāla sabiedrībās. Un tas ir tas, ko mēs arī sagaidām no mums, ka mēs pārskatām procesus, pārskatām tās lietas, ko mēs varam ietaupīt un darīt efektīvāk, un Rīgas nodokļu maksātājiem tas izmaksā mazāk. Es domāju, ka jebkurā biznesā, ja mēs runājam par biznesu, 30 gadi tas ir daudz. Un konsultantu loma nekur nepazūd, un es domāju, ka nākotnē viņi būs tikai lielāka, ņemot vērā to, ka vairāk pakalpojumu tiks iepirkti ārpakalpojumā, tā es to teiktu. Tā kā es teiktu tā, ka PVC noteikti ir liela nākotne arī nākamajos 30 gados. Jāsaka, ka jebkura kompānija asociējās ar cilvēkiem. Un arī saskarsmē ar PVC mēs redzam, ka ir profesionāli, kompetenti cilvēki un ir prieks sastrādāties. Pats svarīgākais - rūpēties par saviem cilvēkiem, un ja jūs rūpēsieties par viņiem, es nešaubos, ka nākamie 30 gadi PVC arī būs veiksmīgi.